Un tadā! Nu ko, beidzot ir pienācis tas laiks, kad arī Dodži varam stelēt kopā. Nu, cerībā, ka šoreiz viss būs tā, kā vajag, vai ne? Labi. Darba procesā visticamāk tev nebūs nekas interesants, tāpēc visticamāk uzlikšu tev uz kāta. Un tev ritīgi ātri viss notiksies, bet pirms tu uzliecies uz kāta, izstāstīšu apmēram, kas ir izdarīts un kāpēc izdarīts un tā tālāk tā ir, protams, tā tad īsāk sakot. Jā, praktiski zinājām tika uztaisīts kapitālais remonts. Nu, ar dažām pievienotām vērtībām uzsūt visās daudz jaunas solinoīdas un tā tālāk. Bet ideja sekojuši, tad viss sākās no bloka, kas tika izdarīts blokam. Bloks tika aizsūtīts uz Rīgu. Un 1-1 testiņš, skaņas pārbaude. Nu čau, katrā ziņā mums ir fantastiskas ziņas. Jā, mums ir Dodža motora bloks gatavs, vai pareizāk sakot, kur katru brīdi būs gatavs. Tāpēc, jā, uz karstām oglēm plānojam braucienu uz Rīgu. Jā, katrā ziņā šito garlaicīgo momentu, kamēr mēs izpērkam veikalu un saliem degvielu, šito visu es redzēju, ne? Tas tev nav interesanti, tāpēc tas jau ir izdarīts, vai ne? Jā, pie viena, parasti cenšamies, pareizāk sakot, cenšos apvienot braucienu tādu liederīgu, apvienojot vairākas lietas kopā, nevis tikai aizbraucot uz Rīgu, līdz ar to brauksim tādā mazā izbraucienā, izbrauksim cauri Jelgavai, aizbrauksim uz Bausku, pēc tam no Bauskas uz Rīgu, un tad jau, kā zinu, kur vēl tie ceļi aizvedīs, vai ne? Katrā ziņā es nezinu, cik es daudz tev paņemšu līdz šitai ceļojumā, un vai tev vispār šis būs interesanti, šis būs iekļauts Dodža sērijā. Varbūt uztaisīsim kaut kādus pāris interesantos kadrus, vai ne, pa ceļam. Ja kaut kas interesants būs, tev ko pastāstīt, tā kā, jā, viss, mīzājam, vai ne? Un kaut kā tā. Ko, prātīgi rulējam. GPS tanti saka, ka būsim Jelgavā pēc aptuveni, pēc kaut kāda laika braucam uz aviācijas ielu. Nav nejausmas, kas mums tur sagaida. Visticamāk, mums tur sagaida izjaukts mans bijušais spēcvagons, kurš ir jābrauc vienkārši jānorakst, vai ne? Vienreiz jāapsakās kādu metālam cenu, jo, jā, tur vēl palika naudiņa par metālužiem, kas būs manējā, tāpēc, jā, aizbrauksim vēl pēc savu profitu. Kaut kā tā kā rulējam. Starp citu, jā. Nu, visticamāk, es ļoti ceru, ka šito jau tu skatoties, nesis jau būs pārdots, bet katrā ziņā gadījumā man viņš vēl ir, tad varbūt tu vari dabūt šitādu pilnīgi zilu Mercedes, jā, apvienojot patīkamu ar liederīgo, uzreiz sludinājumu serveris iet iekšā. Nu, tā kaut kā. Katrā ziņā tiki-tokijas arī mums seko līdzi. Jā, tā kā tā, lai ceļš ir raitāks, tad paņemam arī kaut kādu kaucītu līdz ar sekotājiem un parunājamies. Tā kā, ja gadījumā tu man vēl neseko tiki-tokijā, tad piesako tiki-tokijā. Katrā ziņā, jā, visa tev tagad skaidrs ir. Nu, varbūt es tev vēlāk ieslēgšu. Sēdz to. Pamētājāmies ar uzlīmītēm. Tie, kas aparāti ceļu malā man sagaidīja, tāpēc, jā. Gandrīz kavējam. Pēc 400 metriem pagriezieties pa kreisi. Gandrīz kavējam uz noteikto laiku. Bet tur laikam viss ir sagatavots un jāizved tikai papīru parakstīt. Kaut kā tā, džeki ir aizveduši mūsu miņčuku jau uzkrāvuši uz treilīti un viss ir sagatavots. Pagriezieties pa kreisi. Jūsu gala mērķis atradīsies labajā pusē. Nu, izskatās, ka būsim atbraukuši. Cik es saprotu, mums te vajadzētu... Jūsu gala mērķis atrodas labajā pusē. Izdomāt, kur mēs ties iekšā, vai ne? Kur jābrauc? Tur ir jābrauc vai tur ir jābrauc? Kas to lai zina? Mēģināsim riskēsim braukt etā. Katrā ziņā, laikam, jāiet ar kājiņā, vai ne? Es vismā gribēju pastīties, kā viņš ir noārdīts, tas mičuks. Kamēr kārtojās papīri, aiziesim pēc telefona. Man liekas, man medī visādi sekotāji, viņi grib uzlīmes, tā kā īstenībā nezinu, no kura brīža, kurš te var uzbrukt, vai ne? Tieši tas, ko es gaidīju. Nu ko, gribi izbančīt uzlīmīt, ne? Jā. Nu davai, iedosim tev arī kaut kādu uzlīmīt, lai tev ir sunevīriņš no manī, vai ne? Iedosim tev višķiņ šito, un ko mēs tev vēl piešķirsim. Šitās arī tik spīdīgās ir.
šitās iedosim. Un arī šitās. Nu, redz kā, katrā ziņā jūs tur sadalās savā starpā. Labi, kaut kā tā, davai, veiksmīgi. Čau. Uzlīmīts ir atkal izdāļāts un mēs varam iet, turpināt, gaidīt papīrus, vai ne? Un, nu ko, viss šteli ir nobīdīti. Viens upuris ir no kakla nost, vai pareizāk sakot no mana vārda, tā kā jā. Space Wagons tiks saspiests naglās Jelgavā. Un kaut kā tā, tālāk rulējam uz Bausku pie Viktora Ruleta suši. Nu, cerams, ka viņam būs laika priekš mums. Kaut kā tā, braucam. Un, jā, nu ko, maršruts ir uzstādīts, tagad rulējam uz Bausku. Nu, kaut kā tā, vai ne? Tā kā cerams, ka priekš mums būs bišķiņ laiciņš. Lai varam pāmpelēties, bet jā. Iebrauksim Bauskā uz jauno suši ēdu. Jā. Kaut kā tā. Lidostojumā izvēlieties pirmo nobrauktuvi. Ķipa, tu zini īsāko ceļu? Nu, labi ir. Pasekosim... Pēc 600 metriem pagriezieties pa labi. Pasakosim Imantam. Imants mums te kaut kur uz šosejas noķēra. Zinot, laikam īsāko ceļu, es baigi neuzticos, bet mēģināsim. Atrodas labajā pusē. Nu, burvīgi. Kaut kā tā. Būsim atbraukuši. Sapakosimies un spērsimies iekšā, vai ne? Bet vispār šitas džeks mums ir nereāli aktīvs tiki-toki sekotājs. Vispār čau, Rolands. Un man liekas, tu mums kaut ko esi atvedis, ne? Jā, mums ir kaut kas. 100 punkti. Pasties, kur ēgojās, tur ir kalibri, ne? Tā kā mums ir... Visur ir kalibri. Visur... O, šito nedabūt? Nē. Sasodīt, šito arī gribēju. O, tāda smuka lellīte. Tāda smuka lellīte. Ok, šis arī kitkārs ir. Nē, es vēl ar lielo konstruktoru spēlējos. Tā kā, jā, Imants mums bišķiņu uzdāvinās kalibrs detaļu kolekcijā aizmugurējas lampiņas. Nu, davai, taisam visas bildes augšā. Pagaidām, mēs tu šelu nobīdīsim un... Nē, es te ko nepirku. Šitas, zikā ir, mēs apmainam pret uzlīmēm. Mēs te neko nepērkam. Dāvinam. Šitan ir godīgā cena, vienkārši apmainam pret uzlīmītēm, ne? Kaut kā tā. Oti tā. Labi ir. Šteli nobīdīt. Un, jā, mums laikam vesels autobus sagaidīs. Es nezinu, kāpēc. Tiešām vesels autobus. Labs, ne? Katrā ziņā nobīdīsim šteli, sataisīsim visas iespējamās bildes un tad iesim iekšā pie Viktora. Kaut kā tā. Jā, būsiet ritīgi. Evu nolaikoja pēdējo video? Jā, kas bija pēdējais video? Sākās, viņš nav labs sekotājs. Šito bildi mēs netaisam nākošais. Es neskatos YouTube, es skatos TikTokā. Oti tā, kaut kā tā. Labi, beigsim pratināt puikas, vai ne? Sataisīsim visādas bildītes un... Labi, ir man apakšs runāt. Jā, esam arī atbraukuši uz Bausku. Visas bildes sataisījām un pats Viktors arī ir ieradies. Jā, īstenībā vainīgais, kāpēc es izdomāju uz Bausku atbraukt, jo Viktors ir uztaisījis Bauskā suši ēstu un ļoti īstenībā gribēja, lai es atbraucu ciemos. Katrā ziņā. Jāietināt. Tagad tu esi priecīgs? Tev ir cits ciemiņš gaida ļoti priecīgs iekšā. Nopietni. Bet īstenībā, zin kā ir, man ir joprojām baigā vēlme. Es gribētu to Viktoru. Katrā ziņā ir tā, ka es baigi gribētu to Viktoram uzprasīt atļauju, lai viņš iedod savā virtuvē uzrullēt suši. Es nezinu, cik tas ir iespējams un cik tas ir noslogots. Noslogot. Šoreiz nākošreiz, kad brauksi, tad sarunāsim, jo šoreiz darba ir ļoti daudz. Ok, tāpēc, jā, tā kā Viktors nesen attaisījies, diemžēl neļaus man Viktors pa savu virtuvi vandīties, bet nākošais, kad braukšu, uzrullēšu pats savu suši, vai ne? Tieši tā, tieši tā. Nu, redz kā. Laižam iekšā, paēdīsim. Speramies iekšā un parād, kur tur esi sabūvējis. Jo starp citu ir tā, kad, jā, sēdējām tiki-tokijā un Viktors teica, ka viņš taisīs Bauskā augstā suši ēstu, un tad viņš kaut kur nosvīda. Tad viņš kaut kur vienkārši pazuda, man liekas, ka vienkārši mēģināja atvērties. Un tad pusi no Bauskas iedzīvotājiem neticēja, ka vispār kaut kas tāds notiks. Jā, tā bija. Tā bija. Es domāju, ka tu esi viltvārds, bet tāpēc vienkārši man bija jāatbrauc, vienkārši pašam jāpārbauda, kas tad notiek. Te ir vesela ģimene. Katrā ziņā. Te ir vesela ģimene. Ok. Harvest House.
Tas kā galvenais ukašieris. Nu, forši. Nu, tev arī te baigi glauni izskatās. Nu tā, ka tiešām glauni. Potots priekšnams. Es tā kā salatēju. Ui, es tev tacinājos. Es tā kā salatēju, varētu dāvināt uzlīmes visiem. Īstenībā šis bailīgi. Vajadzēja paņemt līdzā. Vajadzēja paņemt līdzā uzlīmītes, es rūķi saprāt uzlīmes dāvināt. Labdien, uzlīmīt. Ko mēs neizdarītu? Nē, nu viss jau vēl var izdarīt, nekas jau ir rokavēts. Nu, katrā, tā jau es pie tās ēšanas netikšu, vai ne? Bet katrā ziņā. Pie tās ēšanas. Jā. Jā. Tas tā. Sveiki, labdien. Oi, zini, tas jau viss jau te redz jau. Visi skatās. Jā. Tā ir, kameras visur pa gaisu, vai ne? Bet smuki. Un viņš arī tepat arī rullē, vai ne? Jā, viss šis forši ir atklātā virsū. Tas arī priekšā notiek. Tāds bišķīt bardeks viņam galvā. Tas ir normāli. Es zinu, kāds notiek. Nenormāli daudz. Šis tagad viss pasūtījumi priekšā. Es te zinu, kāds notiek. Un deko šitam starp citu ir Viktoram pusdienas. Un tā tiešām arī ir. Jo šitie galiņi, es zinu, kāds notiek. Viņi sāk krājās tik daudz. Nu jā, nu. Tos parasti atnāk viesmīlis noēd. Tev nav gadījumā galdiņas? Es zinu, kāds notiek. Pauliņi, cik daudz. Nu jā? Es apēdu. Nu neticēšu, pats viņus neēdu. Nu tāpēc, kā attēdās jau. Vispār neēdu. Līdz apikūta īsti. Jā, tā ir. Jā. Paņemam dupšu taustāmos cimdus, ieziežam ar majonēzi, jo tā vienkārši ir, jā. Tā, lai rīsi nelīp pie pirkstiem, tad paņem ar majonēzi. Tas ir suši meistara rokrajums. Tieši tā. Viennozīmīgi. Vazelīns. Jā. Var droši paņemt pastīties, vienkārtīzē cauri bišķīt. Kas tev tīkams? Kaut ko uzrūlē, ko tu gribi, vienkārši ķeksīšu pēc un viss. Kas tev vienkāršāk, kas tev mazāk apgrūtināt? Šajā gadījumā es esmu atbrauc nevis izēsties nakaļau, kā varbūt kādam liekas vienkārši atbrauc ciemos. Es varu paņemt arī burgeru staķikāpulējām, tik šajā gadījumā vienkārši atbraucām ciemos. Tu nedrīkst nekāds burgers, ej ārā. Ej no dogofai. Es izcen ārā. Kaut kā tā. Aiziet. Jā, šis jau būs apgrieztais. Zinu, kāds notiek. Saka, neesi ar čuku roku ņemam, ne? Jā, taču, protams. Es 2 gadus norūlēju suši. Negribināt strādāt? Cilvēku vajag. Nē. Nebūs. Tas viss būs uzrūlēts jau dzīvē. Katrā ziņā labi. Baigi es tevi vairāk nekavēšu, es domu sapratu, ne? Ja gadījumā tu atbraukt sušiks uzēst Bauskā, tad jā, šitā būs īstā vieta. Nu, baigi smuku katrā ziņā. Tā pareizākā vieta noteikti. Un, ja tu esi īpaši nepieklājīgs, tu vienkārši lūrēt ritīgi uz pirkstiem te pie lēt. Kaut kādi lielie deguri jāpaņem platmeķi. Tāds notiek, vai ne? Lielie deguri. Šito nerāda tik, tā kā nāc nevar rādīt. Jā, pareiz. Jā, tikī tokajiem nāc tā nepatīk. Jā, viņi jau greiz taču. Tā ir. Molti tā, vai ne? Ei, kafiju negrib? Kafiju gan es gribētu. Kafiju gan būtu baigi jauki. Otrāk, iepazīsties visi lielie vaininieki. Visi stāsts? Visi lielie vaininieki. Sveiki, labdien. Jūs varētu kafiju sarunāt? Melnu. Pilnīgi melnu. Tā ir mūsu valumā. Jā, pilnīgi melnu. Tik melns, cik man dvēseli. Ja tev tik melni ir. Rektor, vēlākais pants. Jā? Jā. Visus videos noskatījies? Jā, viss nebūs. Sākās. Jā. Višķi uzēdīsim, lai ir jaud braukt tālāk. Un, jā, katrā ziņā droši. Šī nav apmaksāta reklāma, vai ne? Bet šis ir vienkārši tā tīri no sirds. Bet katrā ziņā, ja tev gribās uz Bausku atbraukt, tad droši atbrauc, iečeko. Kaut kā tā. Mēs pēdam un laižam tālāk uz Rīgu. Kaut kā tā, vai ne? Katrā ziņā viss ir notestēts un mēs pakojamies, atvadīsimies no Viktora. Pateiksim Viktoram ritīgi lielo paldies, novēlēsim veiksim biznesā un rulēsim tālāk, vai ne? Un kaut ko tā, vai ne? Kaut ko tā, kā kāds kādreiz teica, vai ne? Jā. Veiksim cilvēkiem traucēt vakar, vai ne? Viktors, katrā ziņā, mums ir jāpasaka tev ritīgi lielais paldies par pusdienām. Un visu novēlēšu tev veiksim biznesā, lai jums visiem viss izdodās.
Jā, brauciet. Izdosies, ja tāda komandas vispār kārtībā. Nu, Noteikti. Posties, tu visas paudzes ir. Visi ģimenes kopas. Visi ģimenes uzņēmums, Nu, redz kā, fantastiski. Un kaut kā tā kā pateiksim vēlreiz lielu paldies un braucam tālāk, vai ne? Nu, viss. Rulējam tālāk. Izstāst, ka mums jau arī kaut kāds nakts melnums jau sāk uzraksties, vai ne? 4 pa dienu. Bet katrā ziņā, iespējams, kad iebrauksim vēl Rīgā, aizbrauksim pie Džekiem. Džeki mums grib cimdu paraudziņus uzsaukt, vai ne? Tā kā aizbrauksim, patestēsim cimdu paraudziņus katrā ziņā. Nu, visu kaut kur mēģināsim paspēt maksimāli būt, vai ne? Uz nobrauktuves. Katrā ziņā tu nokavēji maģisko Rīgas zīmi, bet jā, mēs esam iebraukuši Rīgā. Jā, šitai nakts melnumā. Ieslēgšu to gaisotā, man bišķi redz, vai ne? Braucam pakaļ cimdiņiem. Kaut kā tā. Tā kā tieši te daudz nav ko tev redzēt. Visi tumši. Pulkstens ir tikai 6. Tad visi nakts melnumā. Tā kā slēgšu pagaidām ārā. Mašīnā. Tas, ka mums būs labajā pusītē kaut kur. Jūsu gala mērķis atrodas labajā pusē. Pieļauju domu, ka šeit laikam tādā naglā nostāsimies tā kā te vēl kāds ir nostājies, vai laikam arī beigie varianti nav. Katrā ziņā kaut ko tā, vai ne? Eju, nu čau! Čau, Rolands! Sveiks, Edgars! Eju, nu pastāst kaut ko foršu. Nu, vārds, ko man ir... Tur jau laivs jau iet, laiviņš jau iet, un viss arī tiešā ēterā notiek. Pastāst, ko tu dari vispār? Nu, es nodarbojos ar industriālo papīru, papīru dvieļiem, servisiem. Jā. Ir nitrila biezie cimdi, kuri detailingam servisu darbiniekiem ideāli. Dupši taustāmie cimdi, tikai biezie, vai ne? Biezie. Ar lētījām, kā saka, tur nav ko ieskriet. Nu, tas ir vairāk, man liekas, tā meļītēm, vai ne? Nu, tā kā mehāniskos darbus dara, tad viņi nešķīst eļļās un... Tieši tā, uz šitie mums ir 2 pārstāvnieki, Latvijā tikai tirgo. Jā. Tieši šīs firmas. Jā. Tā kā tev mājaslapā kaut kur atrast? Nē, es... Tur tāds privātais. Vienkārši privāti Tiki-Tokijā jāmeklē Glows, vai ne? Vispār tev jāpiesako Tiki-Tokijā, tad viss kaut ko zinās ātrāk nekā YouTube, bet katrā ziņā... Nu, tu nevari ko dažādi veidus tev iedošu, jā? Ir šie ļoti biezi. Dažādas krāsas, dupšas, taustāmie cimdi. Krāsām, teiksim, ir tā, kad ir nozīme, ir arī nav nozīme. Visbiezākie, visefektīvākie ir oranžās krāsas cimdi. Tāpēc, kad viņi, piemēram, tie krāsotāji, kuri ņemās ar visādām ķīmijām, tur tas acetons, kas ir servisu darbiniekam, benzīns, viņi neizšķīdīs. Ir tas pārbaudīts vairākas reizes, un es, kas garantēju pa preci. Nav tā, ka es ņemu, čipa nopērts. Ja tu gribi, lai nepārpīst, ņem oranžo gumiju. Es to vairs kaut iedošu vairākas paraugus. Nu, uztestēsim. Super. Šis gan ir foršs, vai ne? Tad tu man dod ziņas un kā? Jā. Nopratināsim pēc tam pa cenām. Sākumā mēs pārbaudīsim, pēc tam mēs sāksim kaulēties itī pa godīgo cenu, vai ne? Labi ir, bet cik šitā kastīte maksā? Kādreiz viņi maksāja nieras cenā, kas sākās Covid laiku, vispār nieras cenā, biezē īstenībā cimdi maksāja nieras cenā. Cik maksā kastīte? Šitā kastīte pie maniem iet 12 eiro. Tas ir ļoti labi īstenībā, ļoti sakarīgi cena. Jo visu citu, vairs ko to otrs pārstāvs, kas ir, tie brīdī ir akcija 18 eiro, standarta cena ir 24 eiro. Šis kaut kur šito, man liekas, muķī un divreiz lētāk dabona. Un šitais te, nākošo mēnesi man būs vispār bomba. Šitie ritīgi, šitā gumija nekad nepārplīst. Labi, neriskēs, tā mēs... Šitie ritīgi jaudīgi. Un šitie Latvijā būs tikai man. No šitās var, man liekas, kaķens labi taisīt, ne? Nu, īstenībā jā. Paņem 2 zarus un maudz. Nu, jā, tā kā, man liekas, ja tev gadījumā kaķeni vajag, šitie cimdi būs īstie. Katrā ziņā. Bet viss ir slapš un līst, un īstenībā es jau arī kaut kāds dāviņas iedošu pretī, un ne? Tā kā vismaz kaut kāds uzlīmīts iedosim, tā teikt, šis būs godīgais darījums, vai ne? Tā kā tā. Tagad šitos mēs metīsim iekšā, un lai siltumiņā žūs pirms izjūk mums kastīt, iedosim tev pa piemiņu arī uzlīmīts. Starp citā, šitās ir ritīgi stilīgas uzlīmīts, viņas tums atstrojās, tā kā atstrotājs. Tāds nav daudziem, jo viņas publiski nav pieejams, tā kā... Bomba.
Kaut kā tā, vai ne? Tā kā dāvnīs pēc dāvniņām. Jā, paldies tev. Paldies tev. Mēs satikāmies. Nu redz kā. Nu. Citādi visu laiku tikai virtuāli, vai ne? Ret reizi man var noķert, ja gadījumā labi ķer, vai ne? Piesoli cimds, un tu man var arī noķert. Katrā ziņā, viss, davai. Čau, un tad es saku, davai tā. Un, jā, šis ir jauns rīts. Jā, esam palikuši par nakti Rīgā. Un līdz ar to pavisam nemanot ir piesakusies ziema, jā. Tas nav citā gada laikā pilvēts, jā. Tā nakti sasniegt, tāpēc, jā, jau no rīta sagadījām at sniegu. Un līdz ar to braucam pakaļ beidzot mūsu Dodge motorblokam. Nu tā kaut kā. Pagriezīties pa labi. GPS tāds saka, pēc minūtes būsim klāt. Kreisajā pusē. Nu ko, tas moments beidzot ir pienācis, vai ne? Beidzot dabūsim apakaļ bloku. Tur ir ciet, pamēģināsim pie šitām durtiņām. Tuk, tuk, tuk. Eunu, čau. Nu labi, pāris vārdos pastāst, kā tev gāja? Viss normāli. Kāpēc grāmatu? Okay. Kamēr tu to visu izmuļāji, nebija. Nu, laika pagāja daudz jaunu. Jā. Un nedaudz bremzējās ar tām visām detaļām. Okay. Mans bērdiņš! Ei, tur es arī sagaidīju īstenībā. Beidzot, varēšu atkal dabūt viņu murrājošu. Pēc tehniskiem parametriem viss atbilst tā kā rakstīt. Jā. Pārsteigumiem nav nekādiem jābūt. Ok, super. Tā, mēģinām kaut kā laikam pierolēties tuvāk, ne? Tu izbrauc šādā. Nu tā ir. Tu esi gatavs? Kaut kā tā. Viss, mēs braucam mājās. Davai, čau, atā. Nu kaut kā tā. Dodge motorīts beidzot ir bagažniekā. Nu, pareizi sakot, bloks. Līdz tam, lai nosaukt pa motoru, tur vēl bišķiņ ir jāpaskrūvējās. Bet katrā ziņā forši, es ļoti priecīgs. Cik izmaksāja? Nu, to droši vien interesē, cik izmaksāja, vai ne? Neteikšu, cik izmaksāja. Nu, izmaksāja. Ir saliktas jaunas šāles. Ir visi gradzeni salikti jauni. Slīdgultņi pa lielam sadalienai. Klaņiem katrā ziņā mazais kapitālais remontiņš. Viss ir, bloks ir pārmērīts. Pēc visiem parametriem tā, lai sapas. Vai ne? Nu, tā kā no veikala ir. Nu ko? Braucam atpakaļ mājās un, jā, gaidīsim pārējās detaļas, kuras vēl īstenībā dažas trūkst. Un tad jau stēlēsim to visu pasaukumu kopā, tā lai Dodge beidzot tā kā var sākt murrāt. Laižam mājās. Kas tas tāds ir? Jā, priecīgās ar bēdīgām ziņām vienmēr roku rokā iet, vai ne? Labi, tas jau normāls agregāts stāvoklis, vai ne? Jā, ar ļoti dziļu ziemu būsim iebraukuši arī Liepājā. Katrā ziņā laikapstākļi pa ceļam ir ļoti mainīgi. Skrundā vispār tāds sajūta, kad ir kaut kāds pavasaris, pilnīgi visu zaišu tīrs. Liepājā būs sagaidāt dziļu ziemu. Updates ir sekojuši, kamēr motorīts mums atpūšās un gaida, ka kāds viņu sāk stelēt. Mums vajadzētu arī galvas sagatavot. Līdz ar to, jā, Dodžam galvas esam atkal sasēdinājuši mašīnā. Starp citu, bagažniekā ir gāzes balons, kurš jāved apmainīt, vai ne? Jo paralēli arī Dodžam kalibru būvējas uz priekšu, tā kā turpinam gaidīt kalibru sērijas. Wow, kas pa puteni, ne? Un
Braucam pie Freiberga. Galvas katrā ziņā mēs bijām jau uzslīpējuši, pārbaudījuši uz spiedienu. Pirms jau pirmo reizi, tā teikt, iepriekš salikām motoru, vai ne? Bet tā kā galvas ir jau likts vienreiz virsū, tā teikt, pārbaudīsim plakni, notīrīsim. Vēlreiz noņemsim, tā teikt, skaidu, lai mums ir forša, tīra, taisna plakne. Jā, diemžēl. Uzslīpē galvas, 3 dienas pabrauc. Akal uzslīpē galvas, vai ne? Kaut kā tā, braucam. Un nav pagājuši ne dažas minūtes, kad caur šaujam lūku. Jā, tālu nebija jābrauc, bija slinkums logu tīrīt. Līdz ar to caur šaujam lūku būsim atbraukuši līdz Mārtiņa servisam. Jā, šitie džeki, kuriem mēs uzticam visas galvas problēmas. Šobrīd uztaisīsim barteri, atdosim Dodža galvas uz slīpēšanu un pie reizes savāksim priekš klienta Subāram 2 gatavas galvas. Klau, vispār radās ideja, varbūt tu arī gribi kaut kādu taisa konteini pa vienkārši tādiem parastajiem servisa darbiem. Varbūt, ka tev būtu interesanti arī kaut ko tādu skatīties, ne? Ieraksti ātri komentārā. Ātri ieraksti komentārā. O, ne? Vilkt. Nu, ka jāvalk, ka jāvalk. Nu čau, pats brigadieris. Es atļauju paņemt līdz arī visus savus YouTube sekotājus. Jā, tā kā šis ir tas džeks, kuram mēs uzticam galvas. Šobrīd atvēlēsām uztaisīt barteri, savāksim Subāru galvas un iedošu tev Dodžim uzslīpēt bišķiņu. Plaknīt. Un kaut kā tā, un šīs ir manējās, vai ne? Nu skaisti. Un viens ir pat bonus vārstiņš, ne? Šis ir tas līkais, kur mēs varēsim ielikt atkal sāpju plauktā pa lielam. Jā. Un kaut kā tā. Pie reizes kameras es tev ieslēdzis, un mums ir 2 minūšu atmiņas karteli. Pastāst, kur tu vēl dari. Uztaisīsim tev mazo reklāmiņu, vai ne? Tā, lai visi liepainieki, un arī ne tikai liepainieki, zina, ko te var dabūt gatavu. Bet es pilnīgi zinu, kas tas skan. Jā. Tā ir tā lielā vannīca, tur viss tīrās. Jā. Kaut kāds dūlais tačinieks. Kaut kas ir uzvārījies. Šita tā lielā zupa ir. Jo Mārtiņš saviem darbiniekiem normāli zupu vienmēr uzstāv. Bet jā, šita tā tīrīšanas lieta laikam notiek, vai ne? Ultraskaņ, jā. Ok. Es ar savu mazo vannīti tikai iesācējis. Un voilā! Šitā, man liekas, DPF viens tīrās, ne? Kad ūdens nodzēšās, jā. Jā, fantastiski. Lai apakaļ. Gremzēs apakaļ, lai turpin vārīties. Skatot, ka Mārtiņš arī bišķi apaudz. Tāpēc man bija jāgaida savus galvas gandrīz mēnesi, vai ne? Reku arī šis ir diezgan labs attaisnojums. Kāpēc nevar visu dabūt 2 dienās gatavu, kā visu to grib. Bet šitā jau tikai tāda, šitā tā smukā telpa ir. Tas īstais darba process jau notiek. Jā, tas īstais darba process notiek šitien. Hello, čau. Paņēma arī līdzi savus YouTube sekotājus, tā lai viņi arī zina, kur šitas viss notiekās, vai ne? Jā. Un kaut kā tā. Tas kā viss salauž. Varam pārbaudīt, varam uzslīpēt, varam uzmetīt. Okay. Katrā ziņā viss, kas notiek ar galvām, visu tavu galvu var šitas sariktēt pa lielam. nu, diemžēl, tikai dzinēja galvas, vai ne? Vai arī ar psiholoģiju var bišķiņ nodarboties. Vai tev ar galvu viss ir kārtībā? Īstenībā šis varētu būt labs sauklis. Bez izstāvis vispār, jā. Jo tagad jau ir baigi moderni, kad paņem... Ogrē vienai firmai vīram iet. Sasodīts, tas ir aizņemts. Un vai ar tavu galvu viss ir kārtībā? Patēžas un licences jāprasa. Sasodīts. Diemžēl šī ideja jau ir aizsista, ne? Bija un vairs nav. Čik un gatavs. Pasties tik ātri. Pa ko tu to lielo naudu jāmaksā, un ne, ka tik ātri vienkārši paņem pieskrūvē višķiņu un noliek, vai ne? Tur jau nekā nebija ko darīt. Lūdzu, ir tā. Jau nu malacīši. Bija tā, ja mēs to visu dienu varētu vazāties apkārt. Bet tā jau neviens neko te neizdarīs. Ne es, ne pats Mārtiņš, vai ne? Tā darīja. Darbiņš jāmīl. Nu tā kaut kā. Katrā ziņā, kur tu atrodies pie viena? Mazais šautauts. Tā ir Mārtiņš servisā. Grīzupes 4. Jā, Mārtiņa servis. Saprati?
Mākam rēķinu izrakstīt arī. Kaut kā tā. Tā kā, jā, droši brauc ciemos pie Mārtiņa, ko viņam kājā, jo viņam diezgan daudz parasti tikko darīt. Bet zini, kā ir ritīgi labi sarunāt. Citreiz var kaut ko baigi labi sarunāt. Bet nu baigi jādīts ir. Un zini kā, vai jūs naudu jau jebkurs vēlams, vai ne? Ja vajag ātri, tad var arī. Cenšamies visiem pielāgoties. Jā. Nu tā kaut kā, ne? Un kas te notiks? Jūs uz spiedienu, man liekas, tu ies estā, ne? Ies uz spiedienu, jā. Iespiedīs višķi. Iespiedīs gaisu. Jā, kaut kā tā. Šitane laikam viss tas notiekās, vai ne? Jā. 100 punkti. Līdz 1,20 m garumam varam visu kaut ko. Milzīgo galvu var iespiest. Labi, pietiks ampelēties. Šis vispār bija neplānot. Es vispār nesaskaņoju. Es vienkārši brutāli ienācu ar savu kameru un sāku vienkārši kaut ko filmēt. Pirms es esmu izdzīts ārā, tāpēc ātri jānobīd lietas, uztaisīsim barteru un metīsimies apkārt pie darbiem. Jau vispār, kad būs Dodžam galvas gatavs? Rīta. Perfekt. Šitā ir laba attieksme, ne? Bet, nu, man tikai skaidiņi jānoņem, bet visādi citādi, jā, nu, parasti jau ir bišķiņ laicīgi jāieplāno viss tas pasākums, ne? Nedzer tā pēc stundas pasvan. Nu, kā jums iet? Labi, pietiek muldēt. Ejam pakaļ otram upurim. Un nav pagājuši ne 24 stundas, kad jābrauc pakaļ Dodža galvā. Šoreiz, šoreiz kaut kā mums ļoti ātri trāpījās tikt iekšā rindā, vai ne? Laižam pakaļ. Neviena nav. Jā, man liekas, šīs būs mūsējās. Ai, ko glūda un tīra, vai ne? Čau. Labrīt. Nu, redz, nepagāja, ne? 24 stundas, kad pīrādziņi ir izcepušies, vai ne? Kā gāja? Ļoti viegli. Būtu vismaz viši pietēlojis. Nu, labāk galvas jau bija uztaisīts, vajadzēja tikai uzslīpēt, bet tā... Ja ierās, ko strādāt, tad mierīgi. Kaut kā tā. Perfekt. Nu, labi, ko tam mēs tad daudz vairāk muldēsim? Pateiksim Mārtiņa servisam lielu paldies un tad jau tiksimies citreiz ar tādām citām galvas problēmām. Davai, Mārtiņ. Labi. Čau. Čau. Nāku. Burvīgi. Kaut kāds kārdēns vēl mētājās. Jā. Pilna mašīna visādiem projektiem. Ok, uzreiz šodauds Berneram. Nu, perfekt. Super, paldies tev. Davai paēdām, čau. Pievad uz ratiņiem, tā kā pacienti. Tā, nu kas muks sasēžās. Burvīgi. Ko, pateiksim, lielu paldies Mārtiņa servisam. Tas ir viss. Lielu paldies. Milzīgi lielu paldies. Kā jūs redzējāt, pie speciālistiem, kas ar visādiem spectūlīšiem nomērīja visas parametrus, lai man sirds mierīgi. Salikt ir jaunas šāles, salikt jauni gredzeni. Bloks ir, tā teikt, saslīpēts un pārbaudīts. Un, es teiktu, tā kā jauns, vai ne? Tā kā īsts, pasties vēlreiz višķiņ. Vai, forši, nē? Viss tik svaigs un tīrs. Jā, kas vēl? Jā, nezinu pat no kurienes sāk. Jā, nu, detaļas diezgan daudz. Jā, būs ko paskrūvēt. Ko izdarījām ar galvām? Tātad galvas vēlreiz pārbaudījām, pārslīpējām plakni, jo galvas jau iepriekš nopresējām, pārbaudījām, ārsts saslīpēt, tā kā, jā, vēlreiz vienkārši dabējām uzslīpēt plakni. Un mūsu jaunā kloķena plusā vēl uzsūtīja viss jauns solenoīdus, gan vadusam, gan parastos solenoīdus, līdz ar to
Jā, ne? Tik daudz ko ātri gribās pateikt īsā laikā. Nu, tā apmēram, tu kaut ko bišķi saproti, kas te notiks. Tālāk, atkal jauns blīvu komplekts, galvas brīvs un tā tālāk. Pie reizes izdomāju, ka, nu, zin kā, nu, ja dar, tad dar, vai ne? Saņēmos, iekodu lūpā un nopirku ar jaunu ūdens pumpu. Jā, kā tu redzīji, tāds iespaidīgs, vai ne? Un kaut ko arī bišķiņ maksā. Līdz ar to viss tā pa smuko. Kas vēl? Nu, šī te nekas interesants nav. Jātīra, jāpucē, jāmazgā. Kas vēl? Nu, un šis mums ir vecais ūdens pumpīts, un vairs jau te laikam nekā interesanti nav. Jā, rokerīši un tā tālāk. Nu, tā kaut kā. Jā. Ko lai es vēl pastāst? Pārskriešu tev pārītīgi tādus ātros, stilīgos kadrus ieķeršu un visādi citādi. Lai tev ātri skatās salikšanas process. Nu, tā kaut kā, vai ne? Jā, pārējais viss mums iepriekš bija jauns ķēdīts, viss jauns, tā kā būs, dzinējiem vajadzētu būt tā kā jaunam, tā kā īstam, vai ne? Kaut kā tā. Varbūt beidzot ar ratā varēs parāt ar Dodge. Bet jā, lieku tagad ātri kadri, kāds izskatās motors, un tad mēs pārmetamies atkal uz dzinēju bloku, un tad no otrās puses, un tad metamies uz galda, lēnām slīdam. Pagriežam kameru pa 360 grādiem, turpinām no šīs pusītes un slīdam uz leju, uz pirmā līmeņa detaļām, vēlreiz noejam gar šeieni un tad līdz šitam noslēdzam ar ķemiju un vēl 5-7 V8. Man liekas, baigi stilīgi sanāca, vai ne? Labi, viss jāierau kafiju un jāsāk darboties. Bet pirms mēs sākam kaut ko te skrūvēt, jā, ir īstais laiks pateikt paldies Džekam no Glows. Jā, kamēr brauc uz Rīgu tiki-tokijā pasēdēja, tikmēr pēc TikTok-nejuma Glows noķēra man Rīgā un iedeva cimdiņu paraudzīņas, līdz ar to īstais laiks šovakar ietestēt gumiju, vai ne? Kaut kā tā. Mazais publiskais paldiesiņš. Shoutouts Glows, vai ne? Kaut kāds bišķi arī balss jāieraksta, vai ne? Citādi tev viss liekas pārāk ātri un vienkārši, bet, jā, lielos vilcienos, kā tu redzēji, galvas mums ir virsū, klavieris viss solenoīdi virsū, ķēdes virsū, un varam turpināt, stelēšanas pasākumu. Vakar bišķi aizrāvos, uz 6 no rīta tikai beidzām, pāris stundas ir pagulēts un var turpināt darboties. Nu, kaut kā tā, vai ne? Kā kāds kādreiz teica. Īstumā jau karlauks izstās nedaudz jau, tā teikt, apslaucīts. Tagad tikai jāsaskrūvē tā, lai nepaliek viena skrūva pāri, vai ne? Jā. Un dažus mirklīšus vēlāk, vai pareizāk sakot, pēc daudz un dažādām skrūvēm un detaļām esam tikuši pie šādas kompozīcijas. Jā, motorīts sastāvēts, līdz ar to varam likt, tā teikt, motoru uz krāna un stelēt jau tuvāk virsbūvei, vai ne? Nu, ko gan daudz runāt? Šitā apmēram viss izskatās. Jā, tā kā es neesmu pārliecināts par to, cik spēcīgs ir dzinēja statīvs, līdz ar to drošības pēc palikām, tā teikt,
uz drošo klucīti, vai ne? Jā. Šāds, nu, tas viss izskatās, kad to visu kaudzi ar detaļām saskrūvē kopā. Viss stelējam uz krāna un velkam un ceļam šito draugu iekšā. Kaut kā tā. Ir palielam gandrīz 8 rīta. Arols izstās pēc jumpshoot bišķiņa vai pēc indiešu. Un ko? Sāksim testēt motorīti, ne? Tā kā pirmais šķīliens, vai ne? Es nezinu, vai tu kaut ko dzirdēji vai ne, bet jebpal! Es varētu braukt šajā uz apskatu. Ej, tu nost! Esi priecīgs. Esi priecīgs. Ej, tu nost! Ierūcās, va? Bet nereāli. Un, jā, dažus mirkļus vēlāk, vai arī pareizāk sakot, ir tās pašas dienas vakars. Un, kā tu redzi, Dodge ir jau palicis nedaudz spīdīgāks. Jā, diezgan veiksmīgi. Šodien 8 rīta pielaidā mašīnu, pāris stundas ir pagulēts. Ātri atbrauc nobeigt pēdējos darbiņus un paspēju jau prātīgi aizčunčināt uz tehnisko apskati. Nu, šajā gadījumā mums gan ir sēru uzlīme un vajadzēs dažas lietas pielabot, bet tas normāli steigā piemirsās vai ne. Līdz ar to braucam testēt motoriņu. Nu, kaut kā tā, jā. Baigi nesanāca tev pa ceļam neko filmēt, jo viss bija baigi ātri, steigā un stresā. Gribējās šodien jau salikt mašīnu, braucam, līdz ar to baigi nebija laika ampelēties, bet lielos vilcienos jau tu visas redzējis, visas sapratis, tā kā novēliet man veiksmīti, lai viss izdodās un dzinējs kalpo ilgi un laimīgi, vai ne? Tā kā tam arī vajadzētu būt, vai ne? Bet tagad braucam testa braucienā. Vai ne? Un, nu kā jau redz, mums ir fantastisks laiks, jā, ir nākošā diena un ir 3. februāris un Ērgļos notiek kalnā braukšanas sacensības, vai pareizāk sakot, autotraks, kas ir Briežkalnā. Jā, un kā tu redz aiz muguras, apgriezīšu tev riņķī. Jap, tas ir neviens cits kā Dodžīts. Un šī ir arī atbilde, kādēļ jā, ļoti raitā tempā, nu, lielos vilcienos tādās 24 stundās sastelējām un iekrāmējām motoru, lai varētu beidzot aizbraukt bišķiņā atpūsties. Pie reizes arī varēsim, nu, tā teikt, notestēt motorītu un piebraukt. Nu, kaut kā tā kā novēliet man veiksmi un mēs laižam uz Briezkalnu, jā, uz Briežkalnu, uz autotraks. Laikam īsti vēl neesmu paspējis attiet to visu un tā teikt piecelties un pamosties, bet, lai vai kā, viss Dodžīts ir gatavs tādam solīdiem testam. Laižam! Karts beidzot, tāpēc no garažas izbraukšanas momenta līdz šim brīdim pilnīgi neko neredzēju, bet jā, iebraucām saldu, paņēmām, ieķērām jaunu atmiņas kartu un šobrīd turpinām, rulējam. Kaut kā tā kā esam izbraukuši caur tikko brocēniem, rātīgi, lēnām un stabili, mērķtiecīgi virzamies tuvāk Briežkalnam. Nu, kaut kā tā.
40 km pirms Rīgas, kur vispār filmē, tā kā mums ir atkal jauns atspējas punkts. Esam šobrīd 40 km no Rīgas, turpinam ceļu. Un, jā, neliels updates, tikko esam iebraukuši Ķegumā, brauksim pāri Hesam, tur, kur tā elektrība ražojās, vai ne? Sapcīt, ļoti smuks ir tāds apledojums, pa virs ūdenīts, ļoti simpātiski. Kaut kādā momentā mums ir sarkana gaisma, starp citu, iečuko šito. Mums ir, paldies maniem foršiem sekotājiem, atsūtīja Dodžam sapņu ķērāju, pareizāk sakot, Dodža logo uz melnu koku izzaļāts, brīdīgi stilīgi. Blakus smaržīgai, kā reiziņā sajiet, ne? Posties kā rotē. Kaut kā tā. Viss, rulējam tālāk. GPS stands saka, mums pēc stundas vajadzētu būt klāt. Rieškalnā, kaut 80 kilometri jārulē vēl. Kaut kā tā. Rulējam. Jā, nu ko, uztaisīs arī tev mazo update-iņu un atskaitas mirklīti. Šobrīd līdz, kur katru brīdi būsim Liepājā. Jā, braucam iekšā pēc mūsu garā ceļojuma. Šobrīd, var teikt, Dodge ir ļoti veiksmīgi iztestēts. Viss Liepājā. Kopā būsim nobraukuši, paskatīsimies 670 km kopā pievarāti. Aizgāja aptuveni pusotru bāka degvielu. Vidējais patēriņš, nu, ja tev baigi gribās zināt, tad ir, 12,5 litri uz 100. Braucot dažādā režīmā. Nu tā kaut kā. Tā kā varam veiksmīgi dzīt mašīnu uz servisu. Vai pareizāk sakot, dzīsim uz servisu, vai tā teikt, nomainīsim vēlreiz eļļi, pastīsimies, kas eļļus filtrā darās, un, tā teikt, Dodge motors, es teiktu, ka diezgan veiksmīgi piebraukts. Kaut kā tā, tas tāds mazais update-iņš par notiekošo. Un čau, uztaisīšu nelielu update arī priekš tevīm. Jā, šobrīd pēc motora remonta ir nobraukt aptuveni 750 km. Nu, tiem, kas uzmanīgi ieskatījās, vai arī teica vai neteica, bet jā, check engine deg līdz ar to. Pēc visu šitā, tā teikt, kā lai tev to pasaka latviski? Jā, pēc visiem šitiem nobraukiem kilometriem mums viena kļūda, kas iemetās uz 7. cilindru kā misfires, papētot nedaudz sīkāk, tad kļūda ļoti iespējams varētu būt uz solinoīdu vārstu, vai ne? Kas ir MDS sistēmai, kas atslēdz vienu no cilindriem, vai ne? Līdz ar to tas būtu šis. Jā, vakar pārbaudot teoriju, vienkāršākais variants parasti ir apmainīt, ja divas vienādas detaļas, kā šajā gadījumā mums tāda solinoīda ir uz 4 cilindriem. Līdz ar to, apmainot šos solinoīdus vietām, ieliekot bojāto 6. cilindrā, kļūda ir uz 6. cilindru. Skaidrs ir tas, ka mūsu jauni ieliktais solinoīdu vārstiņš met kļūdu. Šajā gadījumā dēļ kaut kādas nepareizas pretestības. Nu, kaut kā tā kā šis ir labs tā teikt, piemērs, kad arī jaunas detaļas var radīt visādas problēmas, vai ne? Tas nav tā, ka tu ieliec tagad jaunu detaļu un tur to problēmu var izslēgt, vai ne? Jā, bet kaut kas cits, tā kā šajā gadījumā ir tā, ka jauna oriģināls detaļa, diemžēl, ir pievīlusi. Līdz ar to šobrīd ieliksim kādu no mūsu vecajiem solinoīdu vārstiem, vai ne? Un tā kaut kā. Tas tāds mazais informatīvais update-iņš. Slikas solinoīds. Un man priekš tevis ir fantastisks ziņas, jo šīs nebūtu nav vēl sērijas beigas, un mēs esam tikuši pie papildu laika. Jā,
Pilnīgi pašam jautu, bet, jā, mums ir jāizdara viena ļoti svarīga lieta. Mums ir jāpaziņo šīs sērijas uzvarētājs. Jā, godīgi sakot, es pats nebiju gatavs tik ātri uzrīkot šo konkursu, nebiju pat šito izsludinājis, bet, brīžiem jau tās labās lietas notiek tā vienkārši spontāni, vai ne? Jā, pirms tu jautā, kas ir balvā, jā, galvenā balva ir uz nenoteiktu laiku atpūsties pie mums servisā. Kā tu domā, kurš ir uzvarētājs? Jā, un tas nav neviens cits kā šī dāma sarkanajā kleitā. Redz kā, vismaz veiksmīgi 1500 kilometrus nobraucām un varam turpināt darboties. Kaut kā tā. Un, jā, kā jau tu redzēji, jā, prieks bija pavisam īs, vai pareizāk sakot, pēc fantastiski emociju un prieka pilniem 1500 nobrauktajiem kilometriem. Jā, braucot pēc fantastiskas brīvdienas. Tā, jā, es pat nezinu, kā pateikt labāk tā smukāk. Pēc emociju pilniem, prieka pilniem, tieši 1500 kilometriem, braucot pēc fantastiski pavadītas brīvdienas uz mājām, sadzirdēju, kā teikt tādu, starp citu, jā, vai tev ir kādreiz pārplīsusi zelta ķēdīte? Tās sajūtas ir apmēram tādas, ka ir tāds viegls, tāds krikšķīts, un tad paliek tā viegli. Un tu saproti, jā, ka zelta ķēdīte ir pārplīsusi. Un, jā, braucot mājās pa šoseju, mierīgā garā, starp citu mierīgā tempā, sajūta tādu maigu, viegluma sajūtu, pēc kā dzinējs arī apstājās. Jā, diemžēl, jā, pēc 1500 nobrauktiem kilometriem nekas neliecināja par to, ka rezultāts varētu būt šāds. Bet, jā, diemžēl mums ir plīsusi jauni uzliktā ķēde. Šādi apmēram tas izskatās. Jā, maģisko dārguma lādītas attaisīšanas brīdi arī tu var redzēt šeit, kā noņēmām vāku un konstatējām defektu. Jop. Skaisti. Vienkārši skaisti. Jā. Tadā. Karoč. Reku mums arī problēma ir. Vienkārši ir pārlūzus ķēde. Kur tu man esi? Te tu man esi. Skaisti. Uzlika jaunu ķēdi. Un, jā, kāds izskaidrojums, ko vainot, kāpēc nav šobrīd ne mazākās nojausmas. Šobrīd situācija sekojoša. Jā, koķvārps griežās, sadalsvārps griežās, spriegotājs vietā un vadīkla plasmas, kas ir ķēdē arī vietā. Viss ir vietā, viss griežās, viss ir fantastiski, bet, diemžēl, ķēde ir uz pusēm. Šobrīd nav nejausmas, kas, kā un kāpēc ir radies šāds defekts. Jā, ļoti gribētu vainot servisu, kurā šis auto tika remontēts, bet, jā, diemžēl nebūs ko vainot, tādēļ, kad, jā, dzinējs stelēja pats, stelēja ar lielu rūpību, lielu mīlestību, pievēršot uzmanību katram elementam. Esmu pilnībā pārliecināts par savu darbu un šobrīd arī neredzu iemeslu, kur varbūt būtu pats kļūdījies. Šobrīd, diemžēl, viss, ko es varētu vainot šitai visā, ir vienkārši ķēdes defekts. Viens no miljonus varbūt, bet patrāpījās man. Tā kā šobrīd tāda ir arī diagnoze, tā kā līdz ar to uz nenoteiktu laiku, visticamāk šobrīd Dočs, diemžēl, apstāsies ielienot ar endoskopu cilindros. 3 vārsti ir aizskāruši cilindrus.
Uzliksim šobrīd veco ķēdi, izgriezīsim motoru, nomērīsim kompresiju, bet, jā, diemžēl šāds, stāsts. Izstāsts, kad man laikam savus autobusus jānosauc par Eleonoru. Jā, kaut kā tā, vai ne? Savukārt, kas ir pozitīvi šitai visā, mums sāpju plauktiņā būs atkal jauns papildinājums, vai ne? Jā, tāda no bērnu situācijas. Savukārt, pie viena kameras tā smukta sēž, tevīm runājos, ļoti daudziem cilvēkiem kaut kāda dezinformācija. Roland, cik tu reizi, tur 4 reizes jau var likt tam Dodžam to motoru, un kas tev ir, tu nemāk salikt, un izlēns vēl kaut kas, un tā tālāk, tā joprojām. Lai apskaidrot vēlreiz visu šito situāciju, kas notikās ar Dodžu, tātad brauc skaisti un laimīgi. Jā, motoram sapcīt nobraukt 300 000 kilometri. Pēc 300 000 normāla parādība ir tā, ka izšķīst rokerīts. Tādiem hemiju motoriem ir, diemžēl, liktenis. Uz zemākiem apgriezieniem pietrūkst eļošana, līdz ar to izšķīsts kāds rokerīts. Šajā gadījumā man viņš nevis tā kā nodila, bet vienkārši gabals izlūza. Tas bija arī pirmais, teiksim, dzinēja defekts. Tātad izšķīd rokers, līdz ar to sabojāja sadalsvārstu. Jā, pajaucot motoru, konstatēju problēmu. Gribēju izskriet cauri, tā teikt, ar minimāliem līdzekļiem. Tās finanses bija tik, cik bija. Jā, jo visi jāgrūž Opelī, tur Opels kaut kur stāvu gaida, ka jākā stelēs. Bet jā, tad ideja sekojuši mēģināju maksimāli nevis uzreiz iet uz tādu kapitāla remontu, bet nomainīt elementus, kas bija beigti. Līdz ar to noņēmām galvu, salikām jaunus rokerīšus, salikām jaunus ķēdītes, saslīpējām galvas, salasījām visus adatgultnišus, kas bija karterī sakrituši. Tādā veidā sastelējot un cerībā, ka izšļūksim cauri un nekas vairāk nebūs, teiksim, bojāts. Izdarot šo visu, pabraucot 2 vakarus, nobraucot vienu benzīnbāku, sapratu, ka man nepatīk skaņa uz maziem apgriezieniem. Un skaņa bija tāda, kā, teiksim, slīdgultņi uz sadals, nevis uz sadals, bet uz koķvārps slīdgultņīši būtu beigti. Vai pareizāk sakot, augtās šāls aprauts, vai ne? Jā. Pirms ņēma nost karteri, paņēma nost eļļas filtru, noskrūvēja, atgriezām eļļas filtru, konstatējām, kad ir vieglas kaut kādas skaidiņas vai metāla daļiņas. Līdz ar to es biju gatavs jau uz to, ka šāls ir aprauts. Līdz ar to norāvu karteri, norāvu kakliņus, paskatījos, kādā stāvokļā izstāsta gan klaņšāls, gan pamatšāls. Jā, brīnum vai nē, nekāda problēma neatrada. Šāls praktiski kā jauns. Bet man vienalga nepatīk tā skaņa, neskatoties to, ka neredzēju šālēs problēmu, un tā kā jau karters bija noņemts un motors apārdīts, pieņēma lēmumu, kad jāuztais kapitālais remonts. Tad, jā, uztaisījām šoreiz kapitāla remontu. Viss ir skaisti, bez problēmām nobraucām 1500, un, diemžēl, šāds ir arī rezultāts. Tā kā, jā. Diemžēl, kā ir, tā ir, vai ne? Bet, jā. Ceru, ka daudz maz iepazīstināju tev un izvedi cauri šim stāstam, šim ceļojumam un šim piedzīvojumam. Jā, kaut kā tā, gadās ar tā, vai ne? Bet, ja gadījumā tev kaut kur ir aizķēries kaut kāds 5-7 motors, vai arī kaut kas lielāks, varbūt ar kaut kādu turbīnu virsū vai vēl kaut kas, vai ne? Doma tu saprat, bet ja gadījumā tev ir kāds liekas 5-7 hemija motors, es pieļauju domu, ka es laikam pieņemtu lēmumu mainīt dzinēju, nekā vēlreiz mēģināt iet šim visam cauri, atkal vēlreiz raut galvas, noslīpēt vārstus un, jā. Motors iespējams pat ir glābjams, bet pašā laikā, psiholoģiski būtu grūti laikam to pieņemt un cerēt, ka atkal viņš ies un strādās un jā, es laikam pieņemtu lēmumu mainīt motoru, šobrīd nevis vēlreiz glābt šito. Un pozitīvā ziņa tā, ka iespējams sanāk kāds smuks galdiņš no tā V8 bloka, vai ne? Un uz šīs pozitīvās nots arī beigsim šo sēriju. Savukārt, gaidi nākošo sēriju, jo pirms šī sarkanā dāma izdomāja niķoties, paspējām aizbraukt uz Briežkalnu un satikām tur ļoti daudz un foršs interesants cilvēks turklāt. Piebraucām zolīdu motoru un, jā, tā kā gaidi nākošo epizodi no Briežkalna, jā, ar kuru kopā ar Dodžīgo paspējām vēl izbaudīt, vai ne? Tas ir viss tavai. Čau, lai tā forša un pozitīva
diena, vakars, rīts un vēl, kad visu tu šito skaties. Kaut kā tā, izstāj, čau! Un, jā, kameru vedu materiālu savam video montētājam. To sēžu un domāju pa lielam. Jā, ļoti ir īstumā interesanta situācija ar Dodge, jo šo visu situāciju var redzēt no 3 pusēm. Nu, no vienas puses, es kā klients, es iedevos mašīnu servisā, un, jā, no otras puses, es kā mehāniķis, skrūvējot mašīnu, ko darīt šādā situācijā. Nu, ja, piemēram, mehāniķa kļūda šajā gadījumā nav saskatāma, un otra puse ir, kā, ja es kā servisa vadītājs uz to skatos, tad kam uzņemties atbildību, vai ne? Šādā gadījumā, nu, ja tiešām redz, kā var gadīties, ka, teiksim, detaļi ir brāķis, kam uzņemties atbildību un kam sekt, teiksim, remonta izdevumus. Nu, arī šoreiz interesanti tāda situācija, gribēju šo jautājumu pacelt nedaudz augstāk, un jā, šajā gadījumā painformēju savu rezerves daļu piegādātāju, neteikšu gan kur, jo tas nav vajadzīgs šobrīd, bet jā, izstāstīju situāciju apmēram, nu, līdz ar to, nu, pirmais laikam, kuram būtu jāuzņemās kaut kāda zināma atbildi, droši vien, kad būtu rezerves daļu piegādātājs. Nu, tad attiecīgi painformēju piegādātāju ar lūgumu sazināties ar konkrētās ķēdes ražotāju. Tad līdz ar to šobrīd ir tā, ka gaidam atbildi no piegādātāja, kā tas viss beigsies, kas to lai zina. Turpina sekot līdz visiem jaunumiem, vai ne? Gan jau arī tev pastāstīšu, kā šādas situācijas var beigties un izvērsties, vai ne? Nu, tā kaut kā, jā. Nu, ceru, ka tev bija interesanti, kaut ko varbūt jaunu uzzināju, un jā, vai ne? Tev vai pagaidām čau, tad jau tiekamies kādās citās epizodēs, vai pareizāk sakot, nākošā, kas tev ir jāgaida, ir dzinēja piebraukšana Briežkalnā. Jā, starp citu ilgi tev arī nebūs jāgaida līdz nākošai epizodei. Nu, kaut kā tā. Tie bija vēl tie labie laiki, kad Dodge vēl murrāja, vai ne? Davai, čau. Un, jā, pa lielam papētot arī sīkāk mūsu bojāto ķēdi. Tiem, kam akrāt ļoti interesē. Starp citu arī varbūt var paprasīt tev padalīties pieredzē, vai arī tev ir gadījusies līdzīga situācija un ko vispār darīt lietas labā, vai ne? Jo pa lielam ir šobrīd tā, ka nezinu, cik tu to labi redzi kamerā vai neredzi, bet ir ļoti izteikti vienam ķēdes posmam ir ļoti porains metāls, kas galīgi nav smuki. Varbūt kamerā tu to neredzi, bet jā. Nu, šobrīd pacēlām jautājumu par to, lai ķēde tiktu aizsūtīta atpakaļ pie ražotāja, pārbaudīta, iztestēta un jā, nezinu, ko darīt šādās situācijās. Nav bijusi līdz šim šāda pieredze. Katrā ziņā, bet tu droši vari ierakstīt komentārā, ko tu par šito domā, kā rīkoties šādā situācijā. Un, jā, varbūt padalies, varbūt tev ir bijis līdzīgi, vai ne? Nu, tā kaut kā, ka līdz ar to uz doto brīdi Dodge stāsts uz nenoteiktu laiku tiks nolikts stūrītī. Kaut kā tā, čau!